Mani sauc Aivars Brudnis. Nodarbojos ar celtniecības jautājumiem šajā firmā. Droši vien, kad oficiālā versija ir darbu vadīšana. Darbu vadīšana tiek veikta būvniecības remonta un dažkārt arī renovācijas darbos. Mans darba stāsts ir daudz gadu un liela pieredze. Esmu strādājis dažādās būvniecības kompānijās, ir būvēti dažādi objekti, sākot no maziem līdz lieliem. Ir arī ļoti atbildīgi būvobjekti bijuši, kā slimnīcās operācijas zāļu izbūve pie grūtiem darba apstākļiem, pie darbojošās slimnīcas, tā tālāk. Pats ilgākais un interesantākais, varētu teikt, bija parka pārbūve. Sākotnēji saucās par Aldera parku. Šodien viņš ir nodots eksploatācijā un tiek dēvēts par Daudera parku. Es tur nodarbojos ar visu būvniecības darbu koordinēšanu. Darbs ar apakšuzņēmējiem, darbs ar pasūtītāju, darbs ar arhitektiem, ainavu arhitektiem un tā tālāk. Jā, tikko Latvijā tika certificēti būvdarbu speciālisti. Man no tā brīža ir certifikāts būvniecībā un būvuzraudzībā. Ir jābūt atbilstošai izglītībai. Protams, visas nianses nosaka mūsu būvniecības likumdošana, bet, ja ir zināšanas, iegūt viņu nav tik sarežģīti. Būvuzraudzība tā ir viena no būvniecības specifikām. Tātad viens būvē, otrs uzrauga. Tātad ir divas puses. Būvuzraudzība ir pasūtītāja kompetence. Tātad pasūtītājs pārsvarā nav kompetents būvniecības jautājumos. Tātad viņš sev nolīgst būvuzraugu, kurš ir viņa acis un konsultants. Kompānija Remontcel nodarbojās ar būvniecību, projektēšanu un tātad veic dažādus darbus, pārsegumu, pārbūves, jumtu izbūves, telpu pārbūves, kosmētiskie remonti, balkonu remonti, kā arī kompānija nodarbojās ar elektromontāžas darbiem un to projektēšanu. Es konkrēti nodarbojos ar vispārīgiem celtniecības darbiem. Tad mūsu kompānija nodarbojas ne tikai ar būvniecību, bet arī būvniecība tiek novesta līdz loģiskam finālam ar nodošanu eksploatācijā.